Šis video būs par kukurūzu dīgšanu. Uztaisīju tā kā monitoringu šogad. Šis ir kukurūzas lauks manējais. Tā kā tā. Šeit ir 5 metri. Un es atzīmēju ar tiem karodziņiem, kurā dienā viņš sadīg. Un tā, te ir, var teikt, baltie 52 gabali. Un tie pirmā dienā, tad ir gaiši zaļie ir 6 gabali. Tas ir otrā dienā. Un tad vēl pēc 24 stundām ir tumši zilie, kas ir 9 gabali. Un tad nākošā dienā pēc 24 stundām ir sarkanie. Tie ir 3. Un 5. dienā, tas tā kā vēl pēc 24 stundām ir vēl 3 tajā tumši zaļajā krāsā. Jā. Šodien 6. diena un vairs nav tā kā uzdīguši. Kopējais skaits te vajadzēja būt 62, 63, bet ir reāli 72. Tas tā kā izskaidrojums ar to, ka šeit ir gals, kad brauc un traktors samazina ātrumu un iespējams tā izsejas norma tur vēl joprojām tā kā turpina birt aktīvāk. Un tā, sadīguši jau tā kā ļoti labi. Kas man nepatīk ir tās nevienmērība, kāds ir tā tukšumiņi. Šitien tukšumiņš, šitien vēl lielāks tukšumiņš un tur vēl lielāks tukšumiņš. Nav ļoti vienmērīgi. Tas ir tas, kas nepatīk varbūt. Pamatā jau 5 dienās kopējā dīgšana, tas tā kā vēl būtu droši vien pieņemam. Priecē tas, ka pirmā dienā bija tik daudz, 2. dienā varētu teikt, ne 1. dienā. Tā kā secinājumi no šitā monitoringa tāda, kad, ja es būtu atbraucis vienkārši 5. dienā, es priecātos, cik visi vienādi viņi ir. Bet realitātē es nezinātu to, kad viņi sadīguši 5 dienās, jo tas, kas uzdīgst šorīt vai vakar, ir tikpat liels kā tas, kas bija 1. dienā. Un tur to nepateiks. Viņš vienā dienā izdīgst taču tādā pašā izmērā, kā piemēram, parādīšu te, kur sarkanais ir zilais, tas zilais ir maziņāks, jā. Bet šeit arī 1. dienā un zilais ir 2. dienā, Bet te galā, paņemsim šī 4, visi viņi vienādi ir pēc izmēriem. Bet tāds secinājums, kad, jā, tā kā šeit nebija īstenībā domāts taisīt kaut kādu monitoringu, jo, lauka malā un tā, bet kad atnāca te skatīties, domāts bija tur, kur vienmērīgi sēts ir tajā vietā, tur arī ir iezīmēts, tur jau sākās tas monitorings, bet tur sanāk, kad ir dziļāk iesēts, vienkārši dziļāk ar to pašu spiedienu jau sēja, bet vienkārši dziļāk. Šeit jau, piemēram, ir rindiņas ir, bet te, kur arī ir tā kā, 5 metri attālums. Te ir tā, kad 1. dienā ir ar to gaiši zaļo un 2. dienā ir ar to balto. Šodien ir 2. diena šajā vietā, kad te sākās dīgšana. Šodien, reāli ļoti silta diena. Es domāju, ka rītā vajadzētu būt lielākai daļai ārā. Ka tā, te pašā laikā, kur paiet arī uz malu, kur sākas arī tā kā, cietāk varbūt tā zeme vai nezaļānāk. Tas rindiņas ir diezgan pilnas. Varbūt ne pilnīgi visas, bet tā. Pagaidām apmēram tā. Redzēs, vēlāk būs papildināšu to, kad otrais tas
monitorings noslēgsies, tad būs vēl viens video.